TV personība, cilvēks sports, 4 bērnu tēvs un pasākumu vadītājs. Dāmas un kungi, Armands Simpsons. Pacēl latiņu, super! Nākamajā gadā tu to latiņu nevari nolikt, tu nedrīksti atļauties nolaist. Es neesmu nauda, lai izpatiktu. Mēle, mute, mēle, tā ir tava lāpsta, tas ir tavs darbu. Un jā, mēs strādājam ar muti. Šo virtuvi es zinu vairāk nekā es gribu, nevis man jāzina, bet es gribu, nekā mēs vispār gribu zināt. Bišķi uzvilkos, kind of easy money bija novadusi līdz pašnāvības mēģinājumam. Mēs esam tie, kas jūs izklaidē, mēs jūs izklaidējam, bet mūsu darbs nav izklaidē. Kurš tevi šajā visā ievilka? Manuprāt, ka neapzinātā vēl savā vecumā Omīte, viņa jau diezgan sen ir no mākoņa maliņas priecājas, kā mums iet un ko mēs darām. Bet tad es nesapratu, un stāsts bija par ko. Kā tagad atceros, es neatceros, kurā klasē es mācījos. 90. kaut kādu, 90. bija vecmogrāvu dzīvoklis, māma tēta darbā, es atnāku mājās, Omīte brauc pie manis cepums, visa skola, visa mana klase zināja, ka pie manis vienmēr ir cepumi, ko ar tēju varēja dzert un ēst, un tie nebija vienkārši bļodiņi ar cepumiem, tas bija nepārspīlēji tiešām gross ar cepumiem. Cepumus, visi smilšu cepumus, visi zināja, ka tas ir man Omas meistardarbs. Ir. Un vienā viesošanās reizē, kad Oma bija, es domāju, man bija suns. Un bērnu muļķīgie joki, visādas tur mākslīgās kakas bija arī, kur tur skolā un tā. Un es vienkārši mājās biju nolicis, un Oma iet, un Džons piekakājas ir, es tā ho. Un viņa tā kā ņem salvetes laucīt, un tur ir plasmas kaka. Un tad viņa vienkārši izpļāva kaut kādu frāzi, kurai es vispār nepievērsu uzmanību. Bāc, 100 punktu būs aktieris vai kaut kas tam līdzīgs. Vienkārši ienāca aizgāja visi. Bet tagad to visu tinot lēnā garā, liekot to puzli kopā pa lielam, var aiziet tikai uz vienu vietu, ir tā, ka es esmu izaudzis Dailes teātrī. Kā izrādās, tagad, kad es sāku tīt visu to jau noputējušo VHS kasetes filmu atpakaļ, tad, es biju maziņš, nezinu cik, bet reāli, ka māma strādā, tēta strādā, Oma pieskata, Oma strādāja Dailes teātrī garderobē. Un cik es tur sēdēšu ilgi garderobē, daudzīšu bumbieri un vilkšu gumiju, reāli man ļāva iet skatīties izrādes. Joprojām ir tie, 6. rinda, 5. nolokāmais, un tur es sēdēju, un tad man kaut kad, ļoti labi, ka palūdzu pastāstīt, jo man arī ir interesanti to visu atcerēties, pēkšņi nāk cietais disks vairs vaļā, ka Oma teica, ka jērādiņas no galvas skaitīja, nezinu, 3, 4, 5 gados, un tas Dailes teātris joprojām man ir tik nenormāli mīļš un nenormāli drausmīgi, kolosāli forši, ka vienīgais, kur es neesmu bijis uz Dailes teātra skatuves. Ir uzdevums. Ir vēlme, ir mērķis forši, bet tas visu cieņu aktieriem, visas cepures nost ar kājām pa virs. Bravo! Un tad tā skatos, kaut kāda mīlestība no turienes arī tev atnāca, ja? Zināt, toreiz jau tas viss notika neapzināti, un tad, protams, ka sākumā tev ir piespēt kārtā, ko es stāstu, tev tas pats ir bijis skatītājiem, tas pats ir bijis rokas trīts, kājas trīts, ceļu trīts, balss trīts, tad, kad tev jānostājas klases priekšā un literatūrā, nezinu, Rainis jānoskaita vai kāds dzejols jāiemācās, Mājās tu skaiti, iznāc publikas klases priekšā un blackouts, tu neko neatceries vairāk. Bet sākumā piespiedu kārtā, tad arī kaut kādā veidā, es nezinu, tur skolas iekšējā dzīvē, skolas radio, skolas avīze, pasākumu, žetonu vakars, vēl kaut kas, sportu pieminēja, vēl, un tad vienkārši aizgāja. Es atceros, man pirmais konsultants, un tas bija saistībā ar sportu, man bija jānovada Rīgas domas kausa sabalvošana vai kaut kāds basīšu turnīrs, turnīra noslēgums. Es devos pie Viestura Dūles, Zorgus. Jā. Toreiz Viesturs ar komandu, viņiem bija savādi gan. Kaut kā es jau tur biju līdz televīzijas durvīm nokļuvis, un tad es tiešām, Lampu drudzis Viesturam bija, tāds raidījums Lampu drudzis. Un es tiešām viņu LNT, Elijas ielā 17 satiku, viņš no 100 punktu neatcerās, bet tā bija, es nemeloju, un tas man ir ļoti spilgti palicis atmiņā, un paldies, ka viņš man neatteica jaunam gurķim vienkārši, cik Viestur, tu vadi vēl Lampu drudzi, un man ir Lampu drudzis, man jāiet skolas priekšā jārunā. Es neatceros, ko viņš man pateica, bet tas bija tik sasodīti noderīgi, un lēnā garā tas, ripoja akmenzemē no kalna.
Viss, un ļaujies. Un reāli tā mazā sniega pika apauga jau ar sniega pikučiem un lavīni aizgāja, un tad jau viss tikai no tevis ir atkarīgs. Kam tu saki jā, kur tu brauc, kam tu atsaki un kā tu uzvedies, tev sanāk, nesanāk, un vienīgais, kas visu to pasākumu var sačakarēt, esi tu pats. Pa lampadrudzi joprojām ir? Protams. Tā kā... Bez muldēšanas, Latvijas sakot, bez katru sestdienas rītu dienu, tad, kad mēs satiekamies kino studijā un filmējam raidījumu Superbigo. Un tas ir labi. Es saku, Ilmār, tas ir labi. Kāpēc? Divas lietas. Viens ir tas, ka tev nav viena alga. Ja tev ir viena alga, zini kā. Un arī, ja tev būtu viena alga, tomēr tev tāpatās iekšējā balss trīcēta. Vai nu tevs nav vairāk viss? Tu minēji, tu sāki sportu vadīt, vai ne? Jā, noteikti ar sportu bija. Visticamāk kaut kādi tur, es nezinu, tur žetonu vakari vai kaut kādi tur, kā man šobrīd vai toreiz likās nenozīmīgi pasākumi, bet, kā es šodien saku, nenozīmīgu notikumu, cilvēku, apstākļu sakritības, vietas, lietas nav. Un varbūt atceries to sniega bumbu, kas rekur kā pasākumu vadīšanā uzkāp skatus. Kur tu aizgāji kāzās, kur tu aizgāji korporatīvajiem? Atceries savu to taciņu? Pirmais honorārs 20 lati. Wow, vecīt! Visiem mēs stāstīt, iedomājies! Tu dari to, ko tu... Es to salīdzinu ar sportistiem. Vienalga, kuras jomas sportistus mēs paņemam, sākotnēji tevi ved uz treniņiem, vecāki tev pērk ekipējumu, maksā par treniņiem, ved uz sacensībām, uz nometnēm. Ir pienācis brīdis kaut kāds, kad tev par to sāk maksāt. Reāli. Skolā mēs darām to vai nu pienākumu pēc, vai nu vienkārši brīvās gribas pēc. Un tad, zin kā, tā pasaule ir tāda, ka ārā aiz loga ir liels zirnekļu tīkls. Tīklošana. Kāds kādam pateica, kāds kādam ieteica, nepamēģināsi, neuzzināsi. Hei, un ja es nemaldos, tas bija universitātes pirmais kurs, 98. gads. Labi, naudu es jau citur biju nopelnījis, pirmo naudu jau 13, 14, 12 gados, bet reāli tā kā pasākuma vadītājs, honorārs par manu darbu kā pasākuma vadītājiem, ja es nemaldos, paldies Cvaņķim, jebšu tā ir iesauka Andrim Barons menedžerim, basketbola klubu Barons menedžerim, Andris Vaneks, man liekas. Es varu kļūdīties, Cvaņķi, piedod. Salkrastu kokteils. Tusiņš ar volejbola turnīru. Un mums bija kaut kāds pasākums, Ford Fiesta man nāk prātā, vienlatrīgs dzinējs, balta Ford Fiesta ar 2 durvīm. Pirmā automašīna, ko teica nopirka, es no viņa paņēmu, mēs braucām ķegumā pasākums kaut kādiem maniem kursa biedriem. Eļļa beidzās, pa ceļam es nevarēju atrast, nezināju, kur eļļa ieriet. Man bija kauns prasīt kaut kādā rumbulā čaļiem, lai eļļu motoram pieliek, lai un es braucu uz Salkrastiem. Bez nekādām ekspektācijām. Maro samūdēm, un mēs, ka 60 latus man iedeva. Es vienkārši vajadzīgi piksas pietaisīju. Iedomājies? Tajā laikā alga vidējā bija minimālā 90 lati. Bet tas pirmais kurs 98. gads. Nemuldu, reāli. Un nav tā, ka apetīte aug ēdot. Kaut kādā brīdī tev jāsāk sevi novērtēt. Tev jāsāk zināt, cik tu maksā. Un nav tā, ka tev tādā nenormālākajā progresijā viss aizgāja augšā. Un tad vidēji pasākums tajos 90. 2000. Mums jau ar Īvetu nopirkām dzīvokli Ikšķilē. Tie pasākumi sāka kļūt vairāk. Es biju dārgs, joprojām esmu dārgs, par to es nekaunos. Un reāli vidēji pasākums, jebkāds korporatīvās sporta spēles, kaut kādas kopā, pārsvarā jau tās bija sporta spēles vai kaut kādas sporta pasākumu vadīšanas. Bet reāli, 100-120 lati, bruģa bumba, Juris Kokainis, čau, arī bruģa bumba visā Latvijā, mikrofons, dari to, ko tu dari, tās ir manas apakšbikses, kur skraida apkārt, es tajā basītī visu dzīves bijis. Pa mikrofonu parunāt, pastāstīt par to, ko es zinu, super! Tev par to vēl samaksā. Super. 50 lati bija par vienu bruģu bumbas vadīšanu, neatkarīgi no pilsētas, kur posms tika organizēts. Ja, un par tiem formātiem, tu kādas arī esi vadījis? Esmu vadījis, bet atkal ir tas, piedod, es diezgan daudz piesaušu, bet tas ir mans salīdzinājums, tikai mans.
Tas nav mans apakšbiks, tas nav mans kurpes. Un tas nav tā, ka es varu un 100 punktu jums būs labākās kāzas ar mani. Bet zini kā? No offense, bez pārmetumiem un bez personu vārdu nosaukšanas. Protams, ka mēs savā starpā arī šajā, saucam to par biznesu, tas ir biznes. Pasākumu vadītāji, puiši un meitenes un runājam un Simi, ko tu ņemies taču kāzas, tur vienkārši es atvainojos, citēju dažu labu, tas ir kā 2 pirkstus. Zini kā? Nē. Es esmu no tiem cilvēkiem, dzīvē viss kaut kas gadās. Es ļoti gribu ticēt, ka cilvēki precas vienu reizi. Un ja šajā svētajā svētbrīdī ir viens no svarīgākajiem ceremonijas kāza cilvēku dzīves notikumu personāžiem, kurš ir atnācis 2 pirkstus apmīst, man nav tiesības nevienam pārmest. Bet es saku, ka nē. Un kāzas vadīt, ja mēs ņemam salīdzinājumus, tas ir daudz grūtāk, daudz smagāk, daudz atbildīgāk. Es tagad negribu teikt, ka es negatavojos uz kādiem citiem pasākumiem, es ļoti gatavojos. Bet, teiksim, kā novadīt kādu prezentāciju, konferenci, semināru, varbūt kādu korporatīvo pasākumu, kur es jūtos kā zivs ūdenī. Man tā atbildība, varbūt, ka es to pats esmu uzlicis, un es saku, Arman, tas ir labi, tu esi malacis. Es gribētu sevi savās kāzās. Es gribētu, lai es būtu manu kāzu viens no, māma, tētis, vedēji, laulātais, laulātā, draugi, ģimene, viss, bet reāli tu paliksi atmiņā viņiem. Un es negribu palikt atmiņā, kā kaut kāds, es atvainojos, kurš ir atbraucis, un te ir liela starpība. Strādāt vai atstrādāt. Man nevajag, es nekad neesmu saņēmis naudu par atstrādāšanu. Un te zini, kā es atkal, nevienam es neko nepārmetu. Arī kā 2 pirkstus, daudzi droši vien, kā es nezinu, ir saņēmuši savu honorāru un cilvēki ir laimīgi un viss ir kārtībā. Bet šajā gadījumā es atkal baigi prioritātes nosaku. Gatavojoties kāzām, reāli es esmu pa naudu kopā bijis joprojām ar pāri Sabīnu un Gunti, kuri joprojām ir priecīgi, laimīgi, ļoti aizraujošas, foršas, interesantas. Es jūtos kā savējais tur. Es ticu, ka es arī biju savējais viņiem. Super vienkārši, bet tā ir ļoti liela gatavošanās, sūdz par gatavošanos īstenībā, tā ir liela atbildība. Jā. Un citreiz es runāju par prioritātēm, tad man ir daudz dārgāks un vērtīgāks laiks ar manām meitenēm. Jo tad ir weekends, vienalga kura dienas daļa, ja, ka tu esi vienu dienu projām, bet tā jau nav viena diena. Ko es tev stāstu? Tev pasākumu noorganizēt arī tagad, šodien ir piekdiena, kad mēs ierakstam, ļoti daudz būs visāds balīts, ja. Nav tā, ka tu ar event agency tagad aizbrauksi, braucam. Tas ir mēnesis, tie ir 2, citreiz tas ir pusgads, citreiz tas ir gads. Ja? Un tad mēs uzliekam svara kausiem īstenībā. Visu pasaules naudu mēs nenopelnīsim. Tas tiesa. Un par tām kāzām, tas ir parasti vēl tagad, krietni rītīgi intīmāks pasākums. Viņš arī, bieži vien ir tas gads, kad cilvēki sāk plānot, viņi arī meklē to vadītāju. Tāds vairāk tādā korporatīvajā sporta kaut kādā, tur ir tā, 6 mēneši, 3, 2, 1 mēneši, ja, tā sagatavošanās, un tas ir krietni arī mazāk laiku paņem. Šī korporatīvā vide un tās kāzas tiešām tik intīmas. Tev jāiepazīstas pāris ir, un tev ir, principā, tas ģimenes loceklis paliec. Tev ir jākļūst, nepiespied kārtā, bet jākļūst, saucam par savējo. Ja. Savējais citreiz ir pat daudz vērtīgāks, dziļāks un lielāks nekā ģimenes loceklis. Ja? Jo, kāpēc es pieminēju, ka es ticu, ka cilvēki precas vienu reizi, arī nepārprotiet, bet teiksim, tādā korporatīvajā pasākumā mazums, kas var gadīties. Fēleri visādi ir. Tehniskie, veselības, mazums, kas tur, es nezinu, tur pārdegusi karbonāda vai sadegušas kotletes, whatever īstenībā. Ja? Būs nākamgad korporatīvais. Mēs varam uzlabot to visu. Zini kā?
saoperētu roku mēs arī varam vēlreiz pāroperēt. Ja? Bet kaut ko mēs 2 reizes vienā peļķē arī varam iekāpt. Bet tagad izlejam to kafiju. Diemžēl tā kafija nebūs tāda pati, izžmiedzot paklāju vai lupatu, kāda tā ir bijusi šeit. Tu nevarēsi aiziet pateikt tam pārim, es nebiju tā domājis, man tur nesanāca, man tur galva sāp, man bija problēmas ģimenē, man tur mašīna saplīs pa ceļam, tāpēc es neierados un visu uz mani stundu gaidīju. Ja? Vai, sorry, es tur tā biju sastresējos, piedod par atklātību, ka es tā piedzēros īstenībā jūsu kāzās, ka es īstenībā neatceros vispār, ko es tur darīju. Piedodiet, es ticu, ka šobrīd runājot un dzirdot mani, ja, ka kādam tur, jā, tā bija, jā. Jā, bet tiem formātiem, kas ir tavas prioritātes? Kādos formātos tu zivsūdni sporta spēles, teambuilding, korporatīvie atklāšanas? Vecīt, zin kā, mēs varam, goda vārds ar tevi, mēs varam uztaisīt, teiksim, X-Space jaunākās kosmosa raķetes prezentāciju. Šobrīd nulli mēs neko par to nezinām, ja? Bet mēs uzzināsim, ar kādu ātrumu viņai jāielido atmosfērā. Balīte, starp citu, uz mēnesi ir. Uztaisīsim, tici man, Ilmār, uztaisīsim, bet mēs pačakarēsim, mēs paplēsīsim vienu vietu, lai tādu kaut ko sataisītu. Nothing is impossible, nekas nav neiespējams. Visu var izdarīt. Vienīgā ir problēma. Ja mēs uztaisīsim balīti uz mēnesi, esi gatavs doties uz Marsu, esi gatavs doties vēl tālāk. Vienā virzienā pārsvarā. Nē, nekas, mēs atbraucam. Es tā domāju, ka te jau mēs ar baigo lāču pakalpojumu sev taisam arī tu, arī visas pārējās tavas kolēģi, aģentūras vadītāji, ja? Pacēl latiņu, super! Nākamajā gadā tu to latiņu tu nedrīksti atļauties nolaist. Ja? Latiņai tas līmenis, viņš ir nelimitēts. Un kā tu kā pasākuma vadītājs savu to latiņu celu un turi ar kādiem knifiem? Atslēgas vārds, ko tu tikko pieminēji, savējais. To tu nevari mākslīgi uztaisīt, to tu nevari nopirkt, to tu nevari leju pielādēt vienkārši tajā vakarā savā cietajā diskā smadzenēs, ka tu būsi savējais. Easy game, vai tu esi, vai tu neesi. Vai tu esi uz vienu viļņu, vai tu runā vienā valodā, dēļ kāda tā valoda būtu. Latviešu, angļu, jā, arī krievu. Ja? Par to es nekaunos, joprojām ir diezgan daudz krievu valodīgie pasākumi. Ja? Vienkārši cilvēkiem tā ir ērtāk komunicēt. Un ar to es nekādu baigu lielo problēmu nesaskatu. Ja kādam ar to ir problēma, tā nav mana problēma, tā nav mūsu problēma. Ja? Bet pilnīgi visu mēs varam darīt, un es nekad, reāli, zin kā, es vēlreiz pateikšu, es neesmu nauda, lai izpatiktu. Pa lielām šaibām tas arī ir viss. Ja? Nauda visiem patīk, daudz naudas vēl vairāk visiem patīk. Mēs neesam, mēs esam tā. Un, protams, ka ir kaut kādas bijušas reizes, ka tev ir jāpielāgojās, jātēlo tas, kas tu neesi. Bet, zini kā, mēs esam īstie pie saraujies, sākam to skaļi, varbūt, ka pārspēle, bet mēs esam aktieri. Tu esi aktieris ar savu komandu, es esmu aktieris vienpersoniski vai kopā ar tevi jau tavā komandā. Mēs pielāgam, mēs radām svētkus. Ja? Un aktieri uz Dailes teātra skatos, Jaunā Rīgas teātra skatos, Čehovas skatos, Nacionālā skatos, operas, balets skatos. Ir ļoti daudz tēlu. Un mēs varam pielāgoties. Vienu dienu mums jābūt ir uzvalkos, piedod, mums ir kaut kādas, tur striptīs pasākums, mēs esam striptīs tērpā. Mums ir galējības, un tas ir ļoti labas galējības. Un tāpēc tā pasākuma vadīšanā, tas tavs darba stils, cik procentuāli tu, pieņemsim, tā kā gatavojies un cik tu improvizē? Vārds improvizē. Forši. To mēs varam darīt. Bet atkal tas ir, zini, kā slidens termins sinonīmam vai vienlīdzības vai tā kā, knābītam uz vienu pusi, uz otru pusi, pofik kā būs. Tā nedrīkst. Mums ar tevi, ar jums ir bijušas daudz brīnišķīgi momenti, pasākumi. Es kā saku, mēs varam izrunāt šobrīd,
Protams, ka tev pieturas punktiem ir jābūt. Tev pasākuma, teiksim, tam skeletam, kas pēc kā, kad, kur, ar ko, obligāti ir jābūt. Ir obligātie teksti, ir obligātie, ko man tev stāstīt, katrā uzņēmumā, tas ir mīļvārdiņš, katrā uzņēmumā ir čiekuri. Čiekuri ir svarīgi. Bez glaimiem, bez, tur kaut kādas tur baigākās ucinā, bet, tas ir čiekurs, tas ir vadītājs, tas ir prezidents, direktors, īpašnieks, pateicoties kuram viņš ir izveidojis savu komunu, savu ģimeni, kurai viņš vēlas uzdāvināt svētkus. Tu nevari aiziet vienkārši improvizējot tagad, rokas augšā, rokas lejā, tagad pietupjamies, tagad pumpējamies un tagad, spēlējam vārdu spēles un saucam dzīvniekus, kādus mēs zinām. Nebūs tā, jā. Protams, ka mums ir jāsagatavojas. Protams, ka mums ir jāzina, kāds ir čiekurs. Protams, ka mums jāzina, kāda ir auditorija, ar ko viņi nodarbojas. Vai tur ir kāds bubulis, kuru mēs pārsprādzināsim, ja? Vai tur ir kāds, dvēseles balīšu zvērs, ja? Kurš man palīdzēs? Man katrā pasākumā, vismaz es saku, ko es paņemam šobrīd Xiaomi arēnu, hokeja spēlē vai, da jebko īstenībā, vai tie ir 20 cilvēki, vai tie ir 2000 cilvēki vai 200 cilvēki. Man vienmēr ir kāds savējais. Un ne te kā es viņu zinu, es uzreiz sapazīstu, es acu kontaktā, un tam cilvēkam es uzreiz iedomājos, kā es justos tajā balītē. Ka bāc, tas Sims, tas ir tik krūts, viņš man paskatījās forši, labi, ok, viņš man kaut ko paprasīja. Nē, es neiešu, es nelūdzu iet. Man ir nepieciešams tas, ka tāds kaut kāds magnētiņš notiek, kaut kāda dzirkstels, tad mums ir dzirkstele. Un citreiz viņš man palīdz, viņa man palīdz iesaistīt tos pārējos, jo tos pārējos 2000, mēs nevaram zināt visus. Ja? Un tas ir nenormāli svarīgi, to connection uztaisīt. Un jā, es nezinu, izdomājiet varbūt kādu no universitātēm vai kultūras koledžām, akadēmijām, to var kāds pasniedzējs, kā tu vari ar kādiem paņēmieniem tu vari būt savējais. Neatkarīgi no pasākuma, no vietas, no valodas, no budžeta, no, uzņēmuma lieluma vai spēcīguma, vai viņš ir Forbesā vai nav Forbesā, vienalga. Savējais ir un paliek savējais. Un mans lielākais, vienmēr to es esmu teicis bez glaimiem, mans lielākais honorārs atzinība ir tā, ka tā tik bija. Da jebkāds pasākums. Tik krūta bija. Un nākamais. Pierezervēja nākamā gada datumu. Protams, muldu. Loģiski, ka mums ir svarīgs honorārs. Loģiski. Es izrakstu rēķinu. Tas ir mans darbs, tā ir mana maize. Mēs reiz ar Ivets smējamies, ja? Es kristu, ar man to ātri jāsēd. Ja? Mēle, mute, mēli, tā ir tava lāpste, tas ir tavs darbu. Un jā, mēs strādājam ar muti, ne tikai. Caur muti nāk mūsu lielākais devums visiem, jebkurā situācijā mēs būtu. Par sevi ir ļoti jārūpējas, jā. Bet vai īpaši tev tā kā jāsnīko un jāpielabinās un tagad kaut nu viņi man izvēlētos, es tagad visu darīšu. Varbūt, ka jā, es nezinu, es tā nedaru. Es vienkārši jūtu un par to es esmu ritīgi sev pateicīgs, sev lepns, par sevi lepns. Ne tikai es kā egoistiski, protams, es esmu veidojies, pateicoties manai ģimenei, mammai, tētim, omai, draugiem, paziņām, skolas biedriem, kolēģiem, ar kuriem mēs tiekamies jums. Protams. Mm-hmm. Ja mēs tam mēģinām parakt dziļāk, būt savējais. Kas vēl tādas prasmes, pasākumu vadītājs? Varbūt caur savu prizmu, varbūt, ko tu redzi, ko aroda brāļi dara. Kas varbūt vēl tās reāli prasmes? Jā, viss tā kā savējie. Zini kā? Turpinam. Čau. Nē, turpinam interviju. Jā. Turpinam. Čau savējais. Kā tev tur iet, tu esi ārpus kadra? Zini kā ar bērniem labi runāt? Zinu. Ka es būtu maziņš bērns, ja? Es uz tevi skatos uz augšu. Man ir grūti, reāli. Un tomēr, zini kā, vienmēr kaut kāds neapzināts, bet kaut kāds spiediens no tevis ir. Tā kā to es zinu. Jā. Un par to, un par ko es runāju, nav pārmetums, bet diemžēl tā tas notiek, Ilmār. Mums nav devis neviens nekādas tiesības ar otru cilvēku runāt no balkona, no otrā stāva. Mums neviens pie spārniem nav piešuvis, pie lāpstiņām piešuvis spārnus, kas mums paceļ pārākuma sajūtā. Piedod. Savējais tā nedara.
un šos te mākslīgos lidotājus, zini kā, pat neviens, tā ir dzīve, kas to spārnus apcertīs. Tu nevari kļūt snobisks, iedomīgs, pārāks pār citiem. Diemžēl, sauc to kā gribi, zvaigžņu slimība, pēkšņi tev kabatas ir piepildītas ar eiro banknotēm, tā mēdz būt. Tas ir nenormālākais pārbaudījums, nenormālākais izaicinājums. Sākumā tu, Ilmār, esi pateicīgs, tu priecājies par fucking 20 eiro, kurus tu esi nopelnījis ar to, ko tu esi darījis līdz šim mazais sportists sportojot, vecāki ir maksājuši. Pēkšņi tev ir miljons kontā. Tev neviens nav devis tiesības arī pasākumā būt kaut kam vairāk nekā tu esi. Piedod, draugs, tu esi darbā. Tas ir tavs darbs. Zini kā, un atkal jau šo virtuvi es zinu vairāk nekā es gribu, nevis man jāzina, bet es gribu, nekā mēs vispār gribu zināt. Bet cilvēki stāst. Un zini kā tās runas staigā. Šoreiz var teikt, ka runas iet apkārt. Tās labās runas tu ļoti labi zini, ja? Viņas nevisai. Tā kā laba reklāma, tu tur... Jums labi iet, jā, event agency. Kas ir, ja? Nav neviens pasākums? Ai, cik žēl, jā. Neizvēlējās jūs konkursā, kā tad? Par to ir tas stāsts, jā. Zini kā, un atkal jau visi šajā biznesā tu nešķiro. Tu nedrīksti šķirot, tu vispār tev tiesības nav. Tu esi vadītājs, MC ar mikrofonu. Tu esi pasākuma organizators. Mums ir apkopēji, mums ir šoferi, mums ir tehniķi, mums ir gaisminieki, mums ir skaņinieki. Tas ir viens zobrats. Kāpēc tu esi iedomājies, vai kāds ir iedomājies tagad, ka tas tur čiekurs vai čiekuriena ar mikrofonu, kuri valda par to visu pūli, pēkšņi tur sāk lidināties? Zini kā medībās, jā, putns lido līdz brīdim, kamēr viņam mednieks trāpa. Neizaicinīt šo. Tev nav devis, tā kā bišķi uzvilkos kaut ko. Bet tā ir, un man tev nav jāstāst. Tu ļoti labi zini un saproti, par ko es runāju. Un piedod, un tas ir tas stāsts par kāzas. Tas ir tā kā, es paņemu vienu scenāriju un bliežu vasarā katru vīkendu reāli. Tad pa lielam sanāk, un tā arī ir. Ok, mēs varam atkārtoties, ja? Bet reāli tu esi bijis savējais 10 cilvēkiem, kuri teikuši ir jā vārdu, cerams, ka vienu reizi un vienīgo reizi, bet pa lielam viņi 10 ir vienādāki. Viss ir pilnīgi vienādāks. Tu vienkārši cer pēc tās pašas, tā ir gatavošanās. Jā, tev var būt tavs skelets, tavs scenārijs, tava doma, kā tu to pasākumu, tavu dienu viņiem izkrāsosi, ja? Bet zini kā, te būtu Molberts, tā kā mēs baigo gleznu neuzgleznotu ar balto krāsu tikai ar balto, vai ķēpētu visu ar zilo, tad viss zils būs. Un tev ir jābūt māksliniekam, tev ir jābūt savā koferītī, nevis tikai 7 varavīksnes krāsām. Tev ir jāmāk miksēt tas viss. Nevis tā, ka zilais, visu vasaru zilais, iet viens un tas pats zilais, iet un zilais. Klausies, apsveicu, jūs šovasar precējāties. Kas jums vadītājs bija? Simpsons. Jā, mums arī Simpsons. Ko jūs darījāt? Jā, mēs arī to darījām. Šitas mums arī bija. Viņš arī to darīja. Viņš pēc tam tā kā, jā. Vēl jau sanāca tā, ka ties pats pāris ir arī tajās kāzās. Un tūlīt būs šits joks. Aha. Ir forši. Protams, ka Latvija ir maza, bet tāpat laikā ļoti liela, bet pasaule ir maza. Jā, tu kā pieredzējis pasākumu vadītājs, tu esi piedzīvojis ļoti daudz kaut kādas šādas neiedzības, ko tu apraksti. Kas varbūt jaunajiem censoņiem, kas arī vada pasākumus, ko tu ieteiktu? Hei, pievēršiet šitam uzmanību. Nesakiet, ka jūs gribat būt tāds kā es vai tāds kā kāds cits. Jūs esat jūs. Jā, mēs varam parunāties, teiksim, vai to, vai kaut kādus ieteikumus,
Nevis teikt, ka dari tā, bet ieteikumus noteikti es nekad neturu savu pieredzi kastīti zem pūra lādes, vai tur es nezinu, kaut kur viņi mani kabatā, ja droši nav tādu ieteikumu. Tev pašam ir tas, nav tādu scenāriju vai nav tādu, nezinu, kaut kādu konkrētu piemēru. Es tev varu pamātāt, bet tev tas ir jāapkošļā pašam ir. Baigi, kas ir? Baigais piemērs nāca vakardien, biju vienā skolas pasākumā ārpus Rīgas. Un, nezinu, vana bija, varbūt, ka tā es tos varu nosaukt. Ir viena hita grupas. Cool. Tur arī palika. Jā. Un tas ir atkal tāds, ka ir baigi triki īstenībā, Ilmār, šajā te mūsdienās. Mums jau nebija tādas iespējas reāli, mēs paši tā kā to prezidenta statuju tajā Amerikas klintī mēs paši cirtām. Šodien viņš pa gabalu tiek nākamais, saprot, par ko es runāju, ja, tie 4 vai cik man tie prezidenti tur Amerikā, tur ir klintī iecirsti. Ja. Agrāk cilvēki ar kaltiem viņus cirta, un tas bija ritīgs mākslas darbs. Tagad to dara visticamāk, lāzers, mākslīgais intelekts uzprogrammēt, un tur viss notiek. Ja. Baigi grūti tagad dariet tā un būs tā, dariet tā un būs tā. Nāciet ar savām idejām, runājam un apspriežamies, bet kas ir triki reāli un par to vakardienas skolu pēkšņi es ienāku pie bērniem. Mums tur bija Popiela un mēs bijām žūrijā, es un Uģis Kuģis, nesaukšu tālāk nevienu vārdu un uzvārdu, un tagad tiek pieteikts. Man besīja ārā, sorry visiem pārējiem, man besīja vārds influenceris. Tipa čalis. Wow. Es nezinu. Man viss nav jāzina un skaidrs, ka vienkārši pēc tam tikai interesi pēc paskatījos. Un tad es varu kļūdīties, tās ir manas sajūtas vienkārši tāds. Un ka viņš jūt to draivu, un man tur seko, un es esmu tāds. Un tas pats uz avadītājiem iespējams attiecās, nezinu, jā. Bet kas tu esi? Reāli. Un tad es arī tur ar bērniem, un tā arī baigā tēma ir, ko mēs runājam par sociālajiem tīkliem. Neliekšos man ļoti daudz, teiksim, gribu, ka tā kā es saku, ko tā, ka tev taču pasties, tu tur uzvalks un tev tur mašīnu dod, es saku, jā, ideāli aizēju uz Rimiju un arī reāli saliek pilnu grozu un domāju, es maksāju, es nemaksāju. Reāli nemaksāju. Tu proti, kāds stereotips tas. Un es pieļauju, atkal jau piedodies, es diezgan daudz šajā te sarunā teikšu, iespējams es kļūdos, bet tas ir mans subjektīvais viedoklis, ja, ka gribētu, kas tad tur ir, paņem mikrofonu, zin kā, noblies to pasu, easy money. Man personīgi, es runāju atklāti, man personīgi šī te kind of easy money bija novadusi līdz pašnāvības mēģinājumiem. Jā, un šajā radošajā vispār darbā un tajā lielajā stresā, tā izdegšana, kas aizved līdz tam. Un kas ir tā varbūt ieteikums, kā līdz tam nenonākt, novērst vai tikt galā? Mēs tikko runājām par to, ka un piekrīti tas tev, un turpat es saku paldies tētim, to es esmu viņam teicis arī pie alus kausa, ja, ka es viņam vienreiz biju teicis, ka tēti, es tā kā tu visu dzīvi, es tā naudu nepelnīšu. Jo es esmu izgaršojis viņa smago darba augli, nastu, algu kā tādu. Ja. Šīs dzīve man celtniecībā strādā joprojām, un es no 13, pamatskolā vasaras brīvlaikos, nevis tikai tāpēc, ka viņš man lika, es forši šorīt palīdzēju tētim, turklāt viņš jau man, par to maksāja, ko samaksāja, ne jau tas bija saldējumam, vai tur, es nezinu, tur kaut kam es reāli, man bija iespēja nopirkt jaunu mugursomu skolai, vai basītim botas jaunas krūti, īstenībā ritīgi forši, bet tos putekļus, tās eļas smaržas un krāsu, lakas, visas es tā kā baigi esmu atgaršojies, ja. Un man nav pacietības reāli, viņš man deva visu laiku pa vienu vietu reāli, viņš ir pedants reāli, cilvēks ar zeltainākajām rokām pasaulē, tāds es neesmu, tādu viņš man nav panācis, nav izdarījis ar mani to. Es lampiņu varu nomainīt, bet vadus piezvanīšu elektriķim, īstenībā, ja. Un, protams, ka tas nav tev, tur kaut kādas tur fūras ar ķiedeļiem krāmēt ārā vai akmens kaudzes vai tur, vēl, smagi darbi visādi un visi ir cienījami darbi, jā. Mūsu darbs arī ir cienījams, bet tur ir tā, varbūt ne visiem, manai medaļai jau ir fucking 2 puses, kuras es esmu izgaršojis no līdzi, ja.
Un tas ir tas, ka baigi grūti, pasākumu novadi, pusnaktī, paldies par uzmanību, paldies par pasākumu, iespējams tiekamies nākamgad, jūs tur paliekat, pēc tam līdz 4 rītā visu novācaties, ja? Tas arī nevienu baigi neinteresē, tāpēc, ka jūs jau šitā visu darat, ja? Atnācat gatavs aiziet, viss projām ir, ja? Bet tur jau tas paradoks ir, tur man recepts nebūs, un tur es vienkārši labākais ieteikums domājiet paši. Super, malec. Bet šis ir tas ieteikums arī, jā, ko ir tas jautājums, ko tu kādu padomu tu iedot uz sev, ja tu tagad varētu atgriezties un runāt ar 20-gadīgu sevi. Man ļoti patika viena zinātnieka atbild, es neteiktu neko. Jo tu iemācīsies citādā. Man ļoti patīk, ka īstenībā ritīgi. Es dzīvoju sociālajos tīklos, sociālajā pasaulē diezgan daudz, un ir tāds tiktu kā konts futbola fitness, un tur nenormāli krūts ir angļu futbola treneris ar diezgan daudziem tiptrikiem jaunajiem futbolistiem. Bet tas nav tikai par futbolu. Tāpat kā es visiem iesaku noskatīties seriālu Apple TV Ted Lasso. Ja. Proti, ka es tev neiemācīšu zaudēt. Es tev neiemācīšu pārdzīvot, es tev neiemācīšu ienīst māmu, tēti, treneri, komandas biedrus. Es tev neiemācīšu, kā tas ir, kad tev pārmet. Nē. Un te tas pats ir. Tev neviens to neiemācīs. Tev neiemācīs kaifu, ko tu vari saņemt un ko es joprojām saņemu. Aleluja, paldies Dievam. Ja? No tā, ko es daru. Es gūstu, es dodu enerģiju. Man, es atkal neglaimoju. Ja jums vajag kādu enerģijas kilogramu paprasiet, es jums iedošu, man tonām ir vienkārši. Jā. Bet tas nav easy game, es esmu pie tā ļoti strādājis. Bet kaut kādā brīdī mans tas enerģijas nenormālākais balons cepelīns, viņš sasprāga, un tur nekas nepalika pāri. Nekas nepalika pāri. Kaut kādā brīdī, jā, tā ir pārdegšana vaiprātīgākā. Tu nevari visu laiku arī rallijā vai pirmajā formulā močīt uz 10,000 apgriezieniem 300 km/h. Beigsies. Motors beigsies. Un te man spilgts piemērs reāli, un šobrīd es kaut ko būtu citu, es nebūtu citādāk darījis. Tāpēc, ka es nezinātu, kā tas ir. Es nezinātu, kā tas ir sadegt. Es nezinātu, kā ir LR-ratā nokļūt tur, kur neviens negrib nokļūt. Un lielā mērā es jau pats esmu to veicinājis. Es ar savu kaifu pret visu šo industriju, bet es jau to nedomāju, ka tas tā būs. Šobrīd es apzinos. Mums spilgtākais viens no piemēriem, es pieļauju, ka Iveta man nekad to nepiedos. Nekas traģisks. Ir 22. decembris 2017. gads. Tā bija diena, kad piedzima mūsu mazulis, 4. meitiņa Odrija Pērle, Ziemassvētku brīnumiņš. Un skaidrs, ka plus mīnus jau, tuvojas tas Ziemassvētku laiks, viss mums tur ir rokenrols ritīgākais, ja? Un pirms tam mums bija tā, ka es smejoties vienkārši paņemu tur Ivetas kalendāru, ja? Es viņai saku, klausies, un 22. jau bija tā kā noliktas ar vienu aģentūru, ja? Ka tur ir liels pasākums un superīgi, un jau viss ir noorganizēts, un viss ir, bet es saku, B plāns, man vienkārši tāds dzīves notikums ir, ja? Ja gadījumā ir tas 22. Tad mēs bijām uztaisījuši, ja gadījumā 22. tad jau kāds bija aizrunāts un loģiski mēs iziesim no situācijas. Bet pirms tam es Ivietai saku tā, te tu drīksti dzemdēt, te tu nedrīksti dzemdēt, šajā datumā drīksti, šajā nedrīksti. Ja? Tāpēc, ka tie pasākumi nenormāli saklājušies, tur pārklājušies bija. Ja? Un ideāli viss ir aiziet, un tagad tas 22. decembrī no rīta Iveta, es zvanu meičām, klausies plāns B. Labi, ok. Un te es kā tagad atceros viņus. Viņš nevar ātrāk piedzimdēt. Reāli. Bet, zin kā, tipa hi-hi-ha. Bet Dievs nav mazais bērns arī šādā situācijās, un pa lielam tā kā viss notika, tā kā jānotiek 10 kontrakcijas, 2 mēs esam jau zālē, ūdenī, mēs vanā 3. 4. sagaidījām ūdens zemdībās, viss ir super vienkārši, un 4:07 Odrija piedzimst, 6. sāks pasākums, kas ir, mēs dzimām Siguldā, un tas ir robežos turpatās, čik viens pūtiens, un es esmu tur. Es saprotu, tev ir piedzimis bērns, Jelmar. Tas ir tev svētlaimīgais notikums tavā dzīvē. Mēs esam piedzīvojuši 4 reizes šādus skaistākos dzīves notikumus. Bet ko Armands darīja? Sabučoja visas. Visas meitenes ir tur. Mēs jau esam 6 ģimenes locekļi. Ja? Es ātri saku, tagad tētis fiksi aizskries pastrādāt. Tētis aizskrien pastrādāt, visi mani sagaida, viss ir superīgi. Protams, kad viena smadzenes puslode man, kas tur notiek, tur es fiksi pabeidzu, ja? Tad es skrienu atpakaļ uz
Tu domā, kad tas beidzās? Nākamā diena ir sestdiena. Es skrienu uz bingo. Vakarā man ir nākamais pasākums. Es tajā pasākumā, kas tur notika pa vidam, tur diezgan daudz bija tādi zvaniņi jau. Es sasitu mašīnu. Es skrēju pēc bingo atpakaļ uz Siguldu, savākt savējās dienu pēc zemdībām, ko mums solīja. Tā arī mums bija, paldies Dievam, kārtībā, ka mums ātrāk izrakstīsim, sarēķināts laiks, ka es no Siguldas aizvedu uz Mārupu un skrienu uz nākamo pasākumu. Man lielajai govī, man Cadillac Escalade bija tur 3,5 tonnas un 22 colu diski. Riepa pie slimnīcas izlaida, ja? Tā kā viss tev, stopperē, bro, stopperē. Vai mēs to dzirdam? Nē. Es reāli pa dienu, braucot uz Superbingo, es ieslīdēju, skrēju uz savu ofisu Dinamo, vēl saprintēt materiāls vakara pasākumam. Es braucu iekšā Skansas cielas teritorijā, kur ir tagad Skansas City, ja? Un es ar lielo savu govi braucu, tur man šlagbaums netaisa vaļā apsargs, es sāku dusmotos, man tur ir laika limits, jo sekundes, viss, es tagad braucu, man jātaisa, jāgriežās, tikai ir pa labi parkoties, es tagad spiežu bremzes un tas 3,5 tonnas ieslīd sētā iekšā. Ikdienā ir sēts ar bērndārs. Dzin, riepa, dzin. 23. vakarā, paldies manam mīļajam akveduktam, es novadīju pasākumu burvīgi, mēs super laiku pavadījām. Es nesapratu, kur es atrodos. Es goda vārds nesapratu, kur es atrodos. Es nekad neesmu lietojis narkotikas, bet reāli es peldēju. Vienkārši man tiešām nācās saspringt, lai 3 vārdus pār lūpām pārspļaut. Iemā tu domā, ka es apstājos, es neapstājos. Es to visu uztvēru tā kā tādu foršu. Vai es būtu, nezinu, kaut kas mums būtu noticis, ka es to 1000 nebūtu dzemdību vakarā nopelnījis. Vēl 1000, bet saprotu, ka tev jau tā, wow, tu esi tik forši, tu esi pieprasījis to kalendāru. Un tas lielākais, kas man vienkārši, sorry draugi, man besi ārā. Kā tev ar pasākumiem? Tas ir mans darbs. Tā kā reāli es tev prasu, bankā, cik tu esi tur atskaitis, tu strādā bankā forši, tu strādā nekustamajos forši, bet reāli kaut kā, manuprāt, ka liekas, tu skaiti manu naudu, es to pateikšu, man ir decembrī 5 pasākumi. Tad viņš jau 5 štukas ir nopelnījis, viņš ir dārgāks, tuvu 10 štukas. Fuck. Tā ir latviešu mentalitāte. Ilmār, un es nepārmatu, bet reāli man joprojām ir tagad nāk, un es nezinu, visu, tas ir ok, viss kārtībā, prasiet, es jums neatbildēšu, tas ir mans darbs. Cik es saorganizēju, un šobrīd es saorganizēju, es jau vairāk protams, ka es varu sēdēt, gaidīt tagad Ilmārs ar Kati man piezvaniet, lūdzu, Nē, es piezvanīšu tev. Reāli, klausies, nezinu, mazums, man tur, brīvāks grafiks ir, ja kas, es esmu pieejams, jā. Tas mums ir arī tā, latviešu mentalitāte kaut kāda. Un lūdzu neuzturiet to, ka pasākuma vadīšana, pasākuma organizēšana aģentūrām, konferences, semināri, sporta spēles, izklaides, dzimšanas dienas ballītes, kāzas, jebkas, ka tā ir izklaide. Mēs pārdodam, mēs nodrošinām. Let me entertain you, Robijs Viljams. Pēdējais koncerts arēnā Rīga. Viņš puskoncertu runāja, ka viņš lido no vienas koncertu tūres uz otru koncertu tūru ar private jetiem. Viņam ir alkohols lidmašīnā, viņam ir narkotikas, viņam ir nauda, viņam ir viss, viņš ir nelaimīgākais cilvēks pasaulē. Viņš nāk atdot sevi, lai mēs varētu izklaidīties Robija mūzikas pavadījumā. Mēs esam tie, kas jūs izklaidē. Mēs jūs izklaidējam. Bet mūsu darbs nav izklaide. Mūsu darbs ir ļoti smags darbs īstenībā. Labāk atbrauc pie manis uz laukiem, pacērt malku, saliec ķieģeļus, kaudzē, tad tu redzēsi, kas ir darbs. Visu cieņu. Un mums tā ir atpūta. Aiziet, kas smagi pastrādāt. Jā, tiešām. Viss izslēgt telefonu ārā, neklausīties, kas notiek apkārt, dzirdēt malkas čaukstoņu, kad viņa tiek pārcirst uz pusēm. Nezinu, tur vienkārši pasēdēt un darīt neko. Tupa vienkārši bez tārpa uz āķa sēdēt un blenst uz pludiņu. Reāls, tu neesi darījis, bet jā. Un te mēs nonākam, kāds man ieteikums būtu, es domāju, es neko neteikšu vairāk. Klausieties, dzirdat, sadzirdēsiet. Savu zvaniņus. Jā. Klausies savu zvaniņus. Un nav te jāmērās ar kaut kādiem, es nezinu, krāniņiem vai vēl ar kaut kādām vietām un lietām. Man ir bijuši vairāk, bet es neesmu, kas es tāds esmu, lai es kaut ko ieteiktu. Man ir bijuši pasākumi, kur man čaļi reāli arī servisa čaļi, jā, tur visi darbi ir mega atbildīgi un smagi, jā, bet viņš saka, vienā pasākumā mums arī bija, un es neko neteicu,
Varbūt, ka vajadzēs, nezinu, ja viņš man stāsta, tur arī viens no oficiantiem vai pavāriem, ja, ka tagad viņam maiņa beidzas 2, arī tur, nezinu, vai viņš 14 stundas maiņā ir nostrādājis, viņš iet uz zāli, ir 24/7 džimi, ja, viņš iet 4 uz zāli, saka, draugs, kā? Vai viss paņem kreatīnu, iepierž iekšā? Sorry, vēlreiz, skaļi, mūsu ķermenis ir mūsu dārgākā mašīna. Tev pagalmā var stāvēt dārgākā mašīna. Tu viņai lies iekšā dārgāko benzīnu, tad, kad beigsies eļļa, tu aizbrauks uz servisu, tu par viņu rūpēsies. Kāpēc tu dzen savu mašīnu? Bet atkal, zini, kā tas ir Magic Circle. Apstāsimies, vai pablenžam 2 dienas uz pludiņu ar tevi kopā. Vai nedēļu, vai 2 vienkārši neko nedaram. Bet tas Magic Circle jau griežās. Jūs neesat nomaksājis hipotekāro līzingu, kredītu, jūs neesat līzingu samaksājis, jums pa dārziņu nav samaksāts. Klausies, uz veikalu vajadzētu aizbraukt. 2 nedēļas skatījāmies ar Armandu uz pludiņu, mēs neesam neko nopelnījuši. Jāsamaksā par maizi un pieni. Tu minēji sarunā tikko to savu balonu, kuru tu pūti ar savu enerģiju, un viņš pārsprāga. Kā Armands Simpsons viņu atjaunoja? Gribēju. Gribu spēks. Bez spēka gribēju. Nebiju mierā ar to, ka man nav labi. Jo tur tas sprādziens bija tāds, ka atkal jau es nevienam to nenovēlu. Tad mēs jau kaut kādā citā tēmā ieblīzīsim iekšā to līdzi. Bet manis nebija no 22. gada februāra 3 gadu laikā, manis nebija pusotru gadu. Katru gadu pa pusgadam. Neviens to nepamanīja. Un nevienam nevajadzēja pamanīt, pēc ka es nevienam to neteicu. Iespējams, mēs arī tikāmies un tu neko nenojauti. Bingo spēlētāji, skatītāji neko nenojauti. Ja? Manis vienkārši nebija. Tur bija tikai šis te veidols. Konfekšu papīrs, konfektes ietradamais papīrs. Satura iekšā nebija vispār. Un tas bija loģiski, ka pateicoties liela, un tu jau to sākumā neapzinies, bet, kur es tev saku, es gribēju, es biju spītīgs. Es sapratu, ka kaut kas fucking nav labi, tā kā reāli nav labi. Beidz, mēs ikdienā par pašnāvību nedomājam. Ja? Labi, līdz darīšanai es nenonācu, es nomīzu īstenībā, reāli nomīzu. Būtu man lielāka pašpārliecinātība. Es esmu nepašpārliecināts cilvēks, bēdavai. Rītīgi nepašpārliecināts cilvēks. Tas, ko tu redzi, to tu redzi, bet reāli priekš sevis. Šobrīd nē, es neko netēloju, tāds esmu. Bet es apzinājos, jā, un tas jau arī nenotika tā kā kaut kādā vienā brīdī. Jā, sākumā bija, jā, ka pāries sūdīgs noskaņojums, mums visiem ir sūdīgās dienas, mums pilnīgi visiem, un tas ir ok īstenībā. Tas fucking nice. Citreiz pat forši, ka tev sūdīga diena. Tu nepierodi, ka visu laiku tu tikko... Ja tev dzīvē iet šitā, tas esi dzīvs. Jā. Bet tad es sapratu, un ne jau es sapratu, man tuvie sieva, māsa, man tuvākie cilvēki saprata, ka viņi ir reāli. Tikai reāli. Tev saka, ka viss būs labi, es neko nedzirdēju, man vispār viss bija, godīgi sakot. Tāds bija mentālais stāvoklis, reāli. Es gāju darīt vienkārši darīšanas pēc. Tikai tāpēc pašizdzīvošanas instinkts. Tāpēc, ka tev nav, tu esi atbildīgs par ģimeni, tev naudu vajag, lai dzīvotu, tikai un vienīgi. Jā, lūk, es pavisam atklāti atzīstu, atvainojiet varbūt arī mani sadarbības partneri, klienti, aģentūras, bet es pārliecināts, neviens to nepamanīja. Es tagad atklāti varu pateikt, ka es nebiju, es gāju un tur gan es vecīt piespiedu kārtā to visu darīju. Tur gan es tēloju, ka man viss ir labi, ka man viss ir vienkārši. Lai atdotu to, nekad es negāju ar savu problēmu un nestāstīju, ka man ar sakostiem zobiem un vienkārši, es nezinu, saskrūvētu mugurkaulu jāstāv tur priekšā, tikai tāpēc, ka loģiski man ir atbildība pret jums pie īstenībā, kas ar mani ir. Un jums tas nav sliktā nozīmē. Es esmu šeit, lai jūs izklaidētu. Kā es tur turos, neturos, man taču nav jāstāst. Zin, tagad es saņemšos un tagad būs spēle. Nifigā. Nē. Viss kārtībā. Es to saku atklāt priekš sevis, ka tajos no 22. līdz 24. gada vasarai visi pilnīgi, tā kā ik pa pusgadam tie pasākumi bija nenormālākā piespiešanās. Nenormālākā vienkārši tā. Neviens to nepamanīja.
Jā, tāpēc, ka es esmu labs aktieris, acīm redzot. Un vienmēr ne tev, nekādam citam es neatbildēšu. Tagad apstājieties, sveiciens manam Viktoram. Viņš Dinamo kolēģis joprojām mums starp citu ir, ja gadījumā tas vietējais joks ir zvanu. Hallo, labdien, vai Viktors šeit vīriešu tīkliņu zeķu bikšu fabrikas ražošanas nodaļas vadītājs zvanu? Mums ir jābūt stulbiem arī, nopietni. Nenogaliniet savu iekšējo bērnu nekad, arī savu stulbo jaunieti nenogaliniet. Viņam viens citāds bija Dinamo laikos, jā, tur arī viss mums griežās, viss notiek ziedu laika dincī un viss ir forši, un es tagad skrienu uz spēli, un pēc tam ir pasākums. Toreiz, un tieši to es attiecinu to pašu, ko Oma teica par plasmas sūdu, kad tas bija tik smieklīgi, ka tev aktierim jābūt Viktors, man pasaka, Armān, tikai nesadedz. Vecais perdel, ko tu vispār te rubī? Tolīt nobliezīšu dīnci, rītā no rīta, vai kad tur seminārs pasākums, viss tik, step by step, time by time, viss čiki, piki, bau. Tagad es viņu dzirdu. Jā, 24. gads, kas pamainījās? Kā tu sevi iegrožoji? Kā tu ievedi sevi tajās sliedēs, lai mainītu to? Nē, tur ir viss ir easy game, kā es saku. Patiesībā es gribēju saprast, kas man nav kārtībā. Man ir kārtībā, man nav kārtībā. Man viss ir, man nekā nav. Es visu māku, es neko nemāku. Es visu gribu, es neko negribu. Man cilvēki patīk, man cilvēki nepatīk. Man ir mājas, man mājas nav. Man bija psihiatriskās slimības diagnoze, kas ir pilnīgi ok. Es to atzīstu un nekaunos, un patiesībā daudziem tā ir, tikai daudz to neatzīst. Neatzīstiet visi, kā bet tas ir posttraumatiskais sindroms ar izdegšanu un depresiju. Sakrīt. Izdegšana. Sakrīt. Vizīte ar psihiatri. Reāli, viņi mani zināja, kas es tāds esmu, ko es daru un tā. Un viņi vienkārši aprakstīja ar mani vienā no pirmajām bedrēm, tajām depresijas dziļākajām posmiem, ka es jau visi salmiņš, lai neizdarītu pašnāvību, reāli dari kaut ko, aiziet pie psihiatra reāli. Ja? Tas ir vienkāršākais. Aiziet no dzīves tajā brīdī, tas nav sev pāri nodarījums. Tu vienkārši atvieglo to debīlo, pretīgo nevēlēšanos dzīves sajūtu sevī, ka tu nevienam neesi vajadzīgs, ko gan neviens tev to nav teicis. Tu esi izdomājis savu pasauli. Tu esi pats sevi noracis vienkārši zemāk par pagrabu stāvu un dziļāko metro staciju. Ja? Bet man doktori vienkārši, pirmkārt viņi pateica, Armand, ar tevi viss ir kārtībā, tu esi normāls vīrietis, tēvs, draugs, vīrs. Tas, kas ar tevi notiek, tā mēs būtu. It's okay, tu biji ok. Vienkārši mitoloģiskais tēls, tu esi fēniks. Tu esi pa dzīvi fēniks. Tad man tālāk nav jāstāsta. Fēniks ir tik apgarots ar visu, ka par viņu tīksminās un visu viņu abrīno un tā. Viņš tikai laižās pie saules. Kas notiek tālāk? Fēniks paliek nulle nekā. Viņi saka, tu pat neesi fēniks pelni. Tu tikai Shark Tales Haizivs stāstā, ja, kad tas Oskars devās tur dot parādu pie tās zivs, kas uzpūšās. Ja, viņš saka tādu, un tu vispār es esmu šajā hierarhijā, nē, te. Es esmu vienā līmenī ar vaļa kakām, nē, tu esi zem vaļa kakām. Viņi vienkārši man izskaidroja visu medicīniski. Un tas man tā kā, ok, risinājums, ir risinājums, ārstējamies. Un to viņi pateica, Armand, tas nebūs dienas jautājums, 2 dienu jautājums, nedēļa, mēnesis, ja, bet tu zini, kas notika ar Fēniksu. Ja, viņš atzim no pelniem un tu lidos atkal. Vai es toreiz viņai ticēju, nesūdu, es nevienam neticēju. Nevienām pat labāk, reāli, kur vēl krutāks cilvēks par psihiatru, kurš psihi pazīst. Kas notika šobrīd, viss es lidoju. Bet tas ir tā jāgrib ir. Reāli man gada laikā dinamiskā terapija gada laikā katru trešdienu 52 reizes psihoterapeits. Šobrīd joprojām man ir antidepresanti, kas ir super vienkārši. Man tas ir dzīves enerģija. Man nav tā, ka es tagad zinu, ka tas neesmu es, tas esmu es, Armands Simpsons, adekvāts cilvēks, priecīgs, laimīgs, varošs, darošs. Ja? Bet vai es tagad skriešu, ja tu man liksi un piedāvāsi, kaut kādu čupu-čupsu griestos?
vai es tagad ņemšu un tā kā bam, bliezīšu, nesaprotot, kurā brīdī kāds pasākums, kāds tērps, kāda valoda, kāda aģentūra, kam rēķins jāizraksta? Nē. Šobrīd es apzinos, cik vērta ir mūsu veselība, veselais saprāts, galva, racionālā domāšana. Es mīlu sev pārāk daudz, nav pārāk daudz, visvairāk. Es nemīlu tevi tik daudz, cik es sevi mīlu, es nemīlu nevienu tik daudz, cik es sevi mīlu. Viena iemesla dēļ. Šobrīd es esmu gatavs tev kaut ko dot, šobrīd katram no jums es esmu gatavs kaut ko dot. Vairāk vai mazāk, spridzīgāk, netik spridzīgi atkarībā no pasākuma formāta. Jā, es esmu gatavs, jo man sevis pietiek. Man sevis pietiek, es esmu pašpietiekams, man sevis ir daudz, un daļu no manis es varu atļauties jums sniegt. Brīdī, kad man ir, kad manis nav, ko tu no manis paņemsi? Tā kā reāli, pa lielam. Tev ir, tā kā es nezinu, salīdzinu man ar biežu naudas māku. Tad, kad es esmu, katrs grib iebāzt roku tur iekšā. Cik rokas es redzējuši savā tukšajā naudas? Tieši nevienu. Tad tu uz savas ādas izjūti to, ka tu kā mentālās veselības tā kā vēstnesis, tu par to skaļi runā. Jā. Tu izglīto sabiedrību, un tad tas tev savā ziņā ir iecirts kājā? Tu tā kā minēji, ka varbūt neizvēlās. Nē. Es pat nezinu. Es nezinu, varbūt, bet es saprotu, atkal tagad es esmu mazā aita, jā, bet tādas runas bija. Neviens jau man to konkrēti nebija pateicis, bija pateicis konkrēti, ir pateicis konkrēti. Kā arī manai draudzenei, nesauksim šobrīd vispār nekādas, lai tas paliek viss anonīmi, jā, bet kurai arī ir aģentūra, gluži tāpat kā tev, kā jums, jā, ka tika zvanīts un prasīts, jo mums ir tā kā tuvākas attiecības ne tikai pasākuma ziņā, nepārprotiet, tik tuvas nav, kā jūs padomājāt, ja, bet es viņu saucu par savu draugu. Ja. Un tad ir bijis tā, ka Armān, tu neticēsi, bet man te zvanīja, vai tev ņemt, vai tev neņemt, ja, un tevi, tā kā, es teicu, ka tu esi super čalis un viss ir kārtībā, bet reāli iemesls, kāpēc tev nepaņem, ir, ja, ka man zvanīja pārliecināties, vai tiešām ir tā, ka Armandam ir depresija, ka Armands ir šobrīd, kāda meitene saka, jā, ka tas tā ir, bet viņam viss ir kārtībā, viss ir forši, tikai bišķiņ sabruciens noticis, ja, bioķīmija aizgājis pastaigāties, kas arī ir ok, ja. Bet tas atkal, tas ir tas stāsts par nolaižumu slieksni, pirms jūs nezināt, kas vispār ir noticis. Un ja arī, labi, tas ir pārāk liela, jo tur bija kaut kāda psihiskā saslimšana, es nezinu, tur būtu pilnīgi neadekvāts, loģiski man neviens neņem, bet tad es nesēdātu šeit, es sēdātu tepatās arī pabraucam bišķi uz priekšu Sarkandagos virzienā. Jā. Un par pasākumu vadīšanu. Tu minēji, ka tu atdod sevi. Bet tu arī ir tā enerģijas apmaiņa, ka tu aizbrauc pēc pasākuma mājās, un tu reāli nevar aiziet. Protams. Tas ir reāli. Protams. Uzlādējies. Pēc tam ir tādas, kā es tās saucu par sapņu filmām, sapņu kasetes. Ja? Mēs jau nezinām, kāda kasete tiks ielikta mums guļot sapņu magnetofonā. Ja? Tur citreiz tāda zilba. Un tas ir pilnīgi ok. Tas ir absolūti, kad mēs vēl dzīvojam. Zin kā, ja mēs būtu kaut kādi krāsainie monitori, televizori, pasākums beidzās, izslēdz mūs ārā un mēs ieslēgsim nākamreiz. Netek, esam dzīves personas. Par mani stāst, tas pats ir tev. Tev tā dzīve un jums tā dzīve organizatoriem, aģentūrām un jebkuram īstenībā. Loģiski. Zin kā, tas kāds piemērs, es nezinu, vecie labie laiki, diskotēka laika, mēs tur bet lietojuši daudz alkohola, esam pārveļamies mājās, novēmušies, ielienam gultā un tev karuseles griežās. Ja? Labi, tik traki nav, bet reāli, protams, ka tās ir tās emocijas, kas virmo mūsos. Ir labās emocijas, ir sūdīgās emocijas, pozitīvās, negatīvās. Tās ir, mēs viņas mēģinam kontrolēt, es mēģinu to darīt, bet diezgan bieži tās emocijas ņem virsroku. Un, protams, ka ir tīpaši pēc tādiem superis pasākumiem, par kuriem es negribu, labākais honorārs ir wow, vecīt bučas un tā, un viss kārtībā, un tiekamies nākamajā gadā, protams. Tā ir tā atgriezniskā saite, un atkal formulas nebūs nevienā augstskolā, nevienā ķīmijas laboratorijā nebūs. Cik daudz tev sevi jādod? Tā, ok, es atdevu tik daudz, helija balons tagad ir kaut kādā tādā paskālu tajā spiedienā, un tagad man vajadzētu no tevis, un atkal nesūdi nebūs.
Mēdz būt tā, ka, protams, kad sākumā tu atbrauc, man vizualizācija ļoti labi strādā, ja, ka mēs esam hēlija balons, kas šo lido, kuru bišķiņ pie zemes citreiz jārauj ir, ja, un kaut kādā pasākuma beigās vai nākamajā dienā, lido, tur hēlijas nav vairāk. Vai celies hēlija nav, tur iekšā viņš nelidos, tas balons nelidos. Un tad tavs uzdevums ir, un katram savs tas ir, kā piepildīt savu hēliju balonu ar to tavu ego nepieciešamo enerģiju. Pēc mūsu intervijas es skriešu pēc savas dozes, pēc savas hēlija balona dozes uz barbershopu. Tā ir mana pasaule. 1,5 stundu, lieciet man mierā. Par tām emocijām pasākumu laikā pozitīvākas, varbūt mazāk pozitīvās. Kādi tavā pieredzē tie kuriozi? Bija riktīgi rēcīgi, bet var stāstīt, nevar stāstīt. Pamaini vārdus. Nodēju striptīzu. Kas? Striptīzu nodēju. Striptīzu. Un cik tu paps? Striptīzu, Ilmār. Velc no žaketi kreklu, Bet tu kas mūsu vadītu? Jā. Tad dejo striptīzu. Tas bija citā valodā. Okay. Jā, bet un reāli, saprotu, un tur atkal ir tas tāda diezgan tāda smalkā. Ja tev sāk uzmākties, ierēbuši pasākuma viesi dalībnieki ar nenormālāko vēlmi, no kuras tu netiec vaļā, ka tev ir, un tas nav joks vairāk. Tevi nopirkuši tak. Tur jau tā lieta. Tā ir. Tā tiešā vārda nozīmē, noslēdzot vienošanos par maniem pakalpojumiem, kurus es sniedzu vakara gaitā, es esmu nopirkts. To arī es nopirkts, tāpēc, ka tu to visu organizē. Bet es to samaksāju. Es saku, vēl nesamaksāju, bet samaksāsiet. Dejo striptīzu. Mēs gribam striptīzu. Forši bija James Bond balīti un tā kā tematiski. Tomēr vai man ir problēma nodejot striptīzu? Tā kā reāli, nē, kaut vai tagad. Bet tomēr kaut kāds pasākums un kāpēc, lai pēkšņi vadītājs sāk ģērbties nost? Nebūs, bet viss tā kā pielīp, tā kā tāda, sūda mūsu medus bita pie ziedu putekšņa. Tajā kaut kādā brīdī tev, reāli, uznāk reālākais. Bet, reāli ir viens vai grupiņa sieviešu mazliet varbūt pa daudz, nav manā vaļā to visu tur pārmest pa daudz vai ne pa daudz iedzērušas, ja. Tā kā pa lielām šaibām es varētu pateikt, kas ir ejiet vienkārši. Bet nē, tu nevari to atļauties, un es nekad tā nedarīšu. Smuki, uzmanīgi kaut kā, tad kā, arī tāpat es nekad nedejoju. Skaidrs, ka kaut kādas balītes, kur mēs esam iekšā, un tu kā savējais jau, bet arī tu nevari uzsākt to visu pasākumu. Man arī diezgan daudz visādi pasākumu, kurus pats iesaistos, un tiešām, lai sajustos, ka es neesmu nekāds kaut kāds, es nezinu, tur, aleluja, neizsniedzamies kaut kāds fēniks. Nē, draugi, mēs esam šeit, visi runājam vienā valodā, dejojam, striptīs gan nedejojam un neizģerbsimies, ja. Kaut gan ir bijuši gadījumi, ne manā ziņā, bet... Un pēc tam, protams, ka ir bijis viss kaut kas tāds, ka tur, es nezinu, tā mūsdienu, atkal jau tā sabiedrības daļa ir diezgan ļauna ar to, ka tas, kas notiek Vegasā, paliek Vegasā. Sarunājam tā, man ir motnodarbībā skolā. Draugi, kas notiek motnodarbībā, notiek motnodarbībā. Jūs varat stāstīt vecākiem, bet mēs esam vienojušies, ka tas paliek motnodarbībā. Ja? Tagad ir sociālai tīkli, safilmē, pēc tam, Māriņ, tagad nāc šurp, es tev parādīšu, ko tu tur vakar. Tas bija es neko neatceros. Atkal jau mēs neesam nekādi dzīves soļi, kuriem ir tiesības kādu sodīt, vienkārši izklaidēties. Ir bijis atklāts seks pasākumā, kur visi skatās un 2 cilvēki vienkārši kaifo un bauda to. Ir bijis kokaīns, ir bijis asinis, ir bijušas policija, ir bijuši zobārstniecība, ir bijusi salauzta deguna, izsista zobi ir bijuši. Man ļoti patīk, es eju pie jauniešiem uz skolu, man ir 7. 8. klases, 13, 14 gadīgi jaunieši, kuri mēģina izpildīties. Es saku, draugi, pārsteidziet mani ar kaut ko tādu, ko es neesmu redzējis vai es pats neesmu darījis. Ja.
tad, kad kāds no jums to izdarīs, es jums vienkārši čupa-čups maisu nopirkšu. Nevajag, tā kā. Un arī, mēs jau neesam, par visu ir samaksāts. Un mūzika pasūta tas, kurš ir samaksājis. Ja? Bet tomēr kaut kādas robežas tīri ētiskas, estētiskas man vienmēr būs. Vienmēr būs. Sarunas noslēgumā, Armand. Tavs novēlējums visiem pasākumā industrijā strādājušajiem? Mēs vienmēr, protams, tūlītās būs, lai izdodas un daudz pasākumu, nepārdedziet, nepārstrādājieties, mākiet pateikt, nē, bullshits, to jūs visi nedzirdēsiet un tāpat darīsiet, kā jūs visi lieli esat. Bet, zin kā, tās kaut kādām tajām rūgtajām, diemžēl jārunā arī par rūgtajām pieredzēm, īstenībā, ja? Ka ir cilvēki, kas sačakarē mūsu biznesu ar to, ka uzticība un neuzticība. Sauc kā grib latviešu valodā, tas sauc arī uzmešana. Notiek viss kaut kas, ja, bet nezinu, no manis nekad tu nedzirdēsi vēlmi paņemt priekšapmaksu vai pilnu apmaksu par to, ko es vēl neesmu izdarījis. Jo tu nevari būt pārliecināts, vai es atbraukšu uz pasākumu, tad, kad es būšu honorāru saņēmis. Bet šajā gadījumā ir kaut kādas... Skaidrs, ka tas ir mūsu darbs, mēs maksājam nodokļus, rakstam rēķinus un viss notiek legāli, forši un labi. Citreiz vairāk, citreiz mazāk, ja, bet dariet, kā jūs gribat. Es saku, ka ir pieteikt tev ar vienu piemēru. Tas ir gluži tāpat, kā vienreiz sačakarē savu reputāciju, apzināti, neapzināti, tu to baigi vairāk nesaliksi to saplāsto porcelāna Japāņu vāzi pa gabaliņiem, arī superlīmi tev nepalīdzēs. Ja? Ar tiem, ka, nezinu, kas man besīja ārā, bet reāli pēc kaut kādiem viena liela tāda atgadījuma ir bijuši arī citi, no kuriem ir smuki ir iziets ārā, bet viens liels atgadījums, kur, teiksim, kas man liek izrakstīt tagad pilnīgi uz visiem ar mani labās attiecībās, uzticībā esošajiem klientiem, aģentūrām un kompānijām patiešo priekšapmaksas rēķini, kas man liekas ir tāds, piedodiet, tomēr neusticības kods, neusticības faktors, ja? Jo tas negatīvais piemērs ir aizgājis līdz tiesai, man būs tiesa, es esmu apsūdzētais, lai vai kas, lai vai kā, bet prasības cēlājs ir no mūsu un jūsu vidus. Bet tas labi, tas tā kā varbūt kāds dramatiski, ja, bet tas lielākais tiešām, un atkal jau piesaucot to foršo TikToka treneri, futbola, fitness, jūs nekad nebūsiet, un lūdzu neesiet manā ādā. Bet jūs nemācēsiet nepiepildīt, es jums neiemācīšu nepiepildīt, neizpūst vai piepildīt izpūstu savu enerģijas balonu. Jūs to paši. Jūs paši esat savi soģi, jūs paši esat savi, nezinu, glaimotāji, stulbs vārds, bet tā kā pazuda. Lepojieties vai arī novērtējiet, vai arī tiešām lepojieties ar sevi. Vienkārši taisiet svētkus, un galvenais, lai tie svētki nepārvēršas jums par nesvētkiem. Super, paldies, Armand, par sarunu un par lielu atklātību. Barbershops tevi gaida, ja? Paldies!